Labrīt, mans vārds ir Gatis Linters. Man ir prieks Zvērnātu advokātu biroja Kobalta vārdā atklāt šodienas webināru, kurā mēs runāsim par ilgtspējīgām attiecībām ar uzņēmumu piegādātājiem, klientiem un sadarbības partneriem. Es zinu, ka šodienas klausītāju lokā ir vairāk uzņēmumu, kas jau vairākus gadus strādā pie savām attiecībām ar ietekmes pusēm un pamatot tiek uztvērti kā labais paraugs, kā organizēt ilgtspējīgas korporatīvās attiecības. Tomēr šodien mēs gribētu vairāk uzrunāt tos uzņēmumus, kas meklē atbildes uz pavisam vienkāršiem jautājumiem, vai arī atliek aktīvu rīcību, kamēr nav konkrētu sankciju. Mūsu visu interesēs ir panākt, ka katrs Latvijas uzņēmums apzinās šīs prasības, kā šīs ilgtspējas prasības ietekmēs uzņēmumu turpmāko darbību un ir pienācīgi tām sagatavojies. Tāpēc šodien mēs runāsim par plāniem normatīvi noteikt prasības ilgtspējīgai sadarbībai starp komersantiem, kā arī veidiem, kā saulaikus sagatavoties šīm prasībām. Pasākumu ieraksts būs pieejams pēc pasākuma beigām, un pasākuma noslēgumā mēs esam ieplānojuši laiku arī atbildēm uz jūsu jautājumiem. Tagad es gribētu dot vārdu savai kolēģei Kristīnai un novēlēt visiem ļoti interesantu pasākumu. Labrīt visiem, kas ir pieslēgušies. Šodien, kā jau Gatis pieminēja, mēs runāsim tādos 3 lielos blokos, un tad sākam diezgan operatīvi ar šo pirmo. Pirmais bloks ir attiecas uz samērā varbūt tādu sausāku vai teorētiskāku daļu, proti, ko tad tieši paredz priekšlikums direktīvai par pienācīgu rūpību attiecībā uz ilgtspēju, un kādēļ es saku sausāku, tādēļ, ka diemžēl, tur ir visādi jauni pienākumi un tā sakot, lietas, kas ir jāzina un kas būs jāievēro, bet tas ir tāds nepieciešams fons, lai mēs tālāk varētu runāt par to, kā praktiski šīm prasībām sagatavoties. Lai mēs visi būtu uz vienas lapas pie šīs slaidas, es nekavēšos pārāk ilgi, bet mērķis tātad nolikt mūs visus uz vienas lapas un galvenokārt izzīmēt to, ka ilgtspēja nav tikai par vidi. Zem šiem 3 maģiskajiem burtiņiem ESG slēpjas arī sociālajie jautājumi, kā arī pārvaldības jautājumi. Sociālajie jautājumi, protams, attiecas uz visu, kur apakšā ir cilvēks, vai centrā ir cilvēks, un pārvaldība, protams, visu, kas attiecas uz pārvaldību, tostarp arī uz to, kā uzņēmums tātad īsteno savas šīs pienācīgas rūpības pārbaudes un procedūras, kādas ir tā iekšējās politikas, kā tas, tā sakot, vada savu vērtību un piegādes ķēdi un tam līdzīgi. Visi šie jautājumi, par ko mēs šodien runāsim. Tātad, ko tad paredzēs šī direktīva, jaunā direktīva, ko saīsināt var saukt arī par CSDDD, kas droši vien Latvijas klausītājiem ir atmiņā paliekošs nosaukums. Tātad, tas, kā esmu dzirdējuši šo direktīvu dēvējam, ir arī kā šis godīga biznesa likums. Viens no Eiropas parlamenta deputātiem, neatceros precīzi kurš, bet viens diezgan krāšņi izteicās, ka tātad šīs direktīvas mērķis ir izslēgt no tātad darbības vai no tirgus šos lielos kaubojus, kas neievēro noteikumus. Par kuriem kaubojiem ir runa, to mēs, protams, nezinām, varam tikai prezumēt, bet katrā ziņā diezgan no šādas krāšņas tēzes ir diezgan noprotams, ka tātad Eiropas Savienība līdzīgi kā jau ar šo datu aizsardzības regulu un citām savām iniciatīvām mēģina, tā sakot, eksportēt savus standartus, savas prasības uz visu pārējo pasauli. Un tātad šī direktīva ir viens no šiem instrumentiem, ar ko ir paredzēts to, tā sakot, izdarīt attiecībā tieši uz vērtību ķēdes, tā sakot, pārvaldību. Tas, ko tātad īsi sakot šī direktīva ieviesīs, ir tātad uz risku balstīts pienācīgas rūpības pienākums attiecībā uz cilvēktiesību un vides aspektiem gan uzņēmumu pašu darbībā, gan tā meitas uzņēmumos, gan arī visā tā vērtību ķēdē. Šis citāts uz risku balstītu, tas nebija pašā sākotnējā direktīvas tātad redakcijā. Šis ir viens no pēdējiem ierosinājumiem, kas ir nācis no Eiropas parlamenta. Tātad šobrīd direktīva vēl ir apspriešanā Eiropas Savienības institūcijās, un šobrīd mēs varam runāt tikai par direktīvas priekšlikumu. Bet tātad mēģinājumi tulkot šo
no angļu valodas nākušo jēdzienu due diligence ir vainagojušies ar jēdzienu pienācīga rūpība. Tātad pienācīga rūpība kā tātad pienākums, kā princips. Protams, to varētu mēģināt tulkot arī kā, teiksim, uzticamības pārbaudi vai kaut kāda citādāk, bet tomēr šī vienošanās, kas es saprotu arī Latvijas terminologu starpā ir panākta, ir tomēr lietot šo pienācīgas rūpības šo jēdzienu. Un tātad, jā, tas pēc būtības ir runājums, tad tas attieksies uz to, ka uzņēmumam būs jāpārbauda, kā šis uzņēmums pats, vai viņš rada faktisku vai potenciālu nelabvēlīgu ietekmi uz cilvēktiesībām un vidi. Un tas attieksies gan uz pašu uzņēmumu, gan arī uz tā saistītajām sabiedrībām, proti meitas sabiedrībām. Arī Eiropas parlamenta tāds ieviests jauninājums ir tātad jēdzieni, ko tad nozīmē šī, kā tad, proti, var radīt šo ietekmi. Tātad to var vai veicināt, vai to var radīt, vai tajā var būt tikt iesaistīts. Līdz ar to dažādi šie jēdzieni. Šis pienākums paredz arī tātad uzraudzību un novērtēšanu attiecībā uz saviem biznesa partneriem. Un tātad šajā webinārā mēs diezgan daudz jau pirmajās 7 minūtēs esam lietojuši jēdzienu vērtību ķēdi, bet noteikti arī turpināsim diezgan daudz šo jēdzienu lietot. Un ko tad tas nozīmē? Tas nozīmē gan augšupējās, gan lejupējās šīs ķēdes. Tātad, ja pa vidu ir uzņēmums, tad pirms tam ir piegādātāji un pēc tam ir klienti. Protams, tas var mainīties atkarībā no nozares un darbības specifikas un pašu uzņēmumu specifikas, bet tā vispārējā izpratne ir, ka tas ietver gan tos, no kuriem uzņēmums dabūs izejvielas vai produktus vai daļas savu produktu ražošanai, un gan arī ietver šo otru pusi, kas ir savu produktu pārdošanu jau saviem šiem klientiem. Tā kā tā. Uz ko tad attieksies šī direktīva? Tātad tieši adresāti ir definēti gan direktīvas sākotnējā redakcijā, gan arī šajos Eiropas parlamenta pēdējos grozījumos. Mēs šeit esam tātad uz slaidu uzlikuši šos pēdējos grozījumus. Bet jāņem vērā, ka šī nav galīgā redakcija, ka sarunas vēl notiek, un šis noteikti ir viens no tādiem punktiem, kas vēl var arī mainīties. Kādēļ mēs liekam šo nevis sākotnējā redakcijā, bet gan Eiropas parlamenta rosināto šo tvērumu, tādēļ, ka mēs redzam tendenci, ka parlaments grib paplašināt uz vairāk, respektīvi lielāku šo iespējamo adresātu loku. Jo sākotnējais sliekšņi bija augstāki, proti tātad notverot ne tik daudz šos iespējamos uzņēmumus. Tas, ko Eiropas parlaments rosina, principā ir piemērot direktīvu tādiem uzņēmumiem, kas ir bāzēti Eiropas Savienībā, neatkarīgi no nozares, tostarp arī finanšu pakalpojumu sniedzējus, kuru darbinieku skaits pārsniedz 250 un kuru pasaules apgrozījums tātad iepriekšējā finanšu gadā ir bijis virs 40 miljoniem. Kā arī tātad mātes uzņēmumus, ja grupā darbinieku skaits ir 500, respektīvi pārsniedz 500 un pasaules apgrozījums pārsniedz 150 miljonus eiro. Jau tātad atsaucoties uz iepriekš minēto, proti, ka Eiropas Savienība tātad ļoti bieži cenšas eksportēt savas standartus un prasības uz visu pārējo pasauli, tad arī caur šo direktīvu to mēģina darīt, proti ietverot tvērumā arī tādus ārpus Eiropas Savienības bāzētus uzņēmumus, kuri darbojas Eiropas Savienības tirgu, un kuru apgrozījums tātad pārsniedz 50 miljonus, ja Eiropas Savienībā tiek radīti vismaz 40 miljoni eiro. Līdz ar to, līdzīgi kā ar datu regulu jau bija, tātad, ja darbība tiek vērsta uz Eiropas Savienību, tad ir skaidrs, ka šis uzņēmums pakrīt zem šīs regulējuma ietekmes sfēras, tā sakot. Bet tas noteikti nenozīmē, ka direktīva neietekmēs arī mazākus uzņēmumus, pavisam noteikti ietekmēs, visticamāk netiešā veidā. Un it īpaši, ja šis uzņēmums ir biznesa partners vai sadarbības partners ar kādu lielāku, piemēram, uzņēmumu, kurš ir šajā direktīvas tiešajā tvērumā.
Un tad dodamies tālāk, ko tad īsti nozīmē šī pienācīga rūpība, kā tieši tā izpaužas, tātad, kādas ir šīs direktīvas prasības. Pienācīgas rūpības politika, tas ir pirmais, par ko direktīva runā, kas principā, ir tātad pirmā šī principa izpausme. Šajā politikā būs jānorāda, kādu savu ietekmi uzņēmums ir apzinājis, gan faktisko, gan potenciālo, kādu pieeju tas izmanto, lai šo ietekmi novērtētu. Būs jāpieņem arī rīcības kodeks, kas ir tāds dokuments, ko mēs jau daudziem tirgū redzam, ka jau ir vai top, kas ir ļoti labi, jo tas nozīmē, ka gribam sagatavoties direktīvas prasībām jau savulaikus, un tas ir tikai apsveicami. Un tad, protams, arī procesi un pasākumi, tātad šis apraksts, kā šis pienācīgas rūpības pienākums tiek īstenots. Piemēram, vai tas tiek iekļauts līgumos ar partneriem, vai tas tiek iekļauts līgumos, piemēram, darba līgumos, kā tas izpaužas iepirkuma praksē un tam līdzīgi. Direktīva lieto arī samērīgumu jēdzienu. Pēdējā redakcijā, šajā Eiropas parlamenta pārskatītajā redakcijā, ir tāda interesanta norāde, proti, tiek lietots gan jēdziens proporcionalitāte, gan arī samērīgums, kas, par to droši vien mēs vēl redzēsim, kā tas būs galīgajā versijā, un kā tieši izpaužas viens un kā tieši izpaužas otrs, bet katrā ziņā ir skaidrs, ka pienācīga rūpība jāievēro atkarībā no tā, kādi ir riska faktori, kāda ir nozare, specifika, atrašanās vieta, piegādes ķēdes lielums, garums, uzņēmuma izmērs, jauda resursi, sviras un tā tālāk. Proti, tas nenozīmē, ka, piemēram, ja uzņēmumam ir jāiegādājas kaut kāda maza detaļa no Amazon, piemēram, ka tagad viņam ir jāpārbauda Amazon atbilstība pienācīgas rūpības pienākumam. Piemēram, jo tas visdrīzāk tad attiektos uz tiem, kas ir, piemēram, tādi ilgtermiņa būtiskākie biznesa partneri katrā atsevišķā gadījumā, tātad izvērtējot šo samērīgumu. Un pēdējā redakcijā, parlamenta redakcijā redzam arī, ka ir īpaši noteikumi darbībai konfliktu zonās, kas, protams, saistīts ar Ukrainas karu. Tad Otrais punkts vēl kā var izpausties šis pienācīgas rūpības pienākums, proti, ka uzņēmums identificē faktisko un iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz vidi un cilvēktiesībām, kas principā nozīmē, kā šis uzņēmums ievēro starptautiskās konvencijas. Par šo mēs mazliet vēlāk arī precīzāk parunāsim, kā šis uzņēmums novērš vai samazina šo savu nelabvēlīgo ietekmi. Ietekme ir, varbūt, kā jau minēts iepriekšējā slaidā, bija tātad vai nu izraisīta, proti radīta vai veicināta, vai ar kuru uzņēmums ir tieši saistīts. Un atbildība iestājas, ja ar pārkāpumu ir radīti zaudējumi kādam. Tas var izpausties arī kā sūdzību izskatīšanas procedūras, tātad pieņemšana, pienācīgas rūpības pasākuma efektivitātes uzraudzība un pārbaude, kā arī šis pēdējais solis, kas ir, principā, teikt, paralēls visiem šiem iepriekšējiem, ir, kad notiek šī publiskā komunikācija par to, kāda tad ir šis pienācīgas rūpības pasākumi, ko uzņēmums īsteno. Un tad šis kāds tad būs uzraudzības mehānisms un sankcijas. Sākotnējā direktīvas projektā nebija, ja pareizi atceros, nebija precīzas minētas sankcijas, jo skaidrs arī, ka, ja ir direktīva, tad dalībvalstī ir diezgan liela, plaša rīcības brīvība, domāt, ko un kā, un kādu sodu noteikti par konkrētu pārkāpumu, bet pēdējā redakcijā mēs redzam jau, ka ir šis minimālais slieksnis noteikts, ka naudas sods vismaz 5% apmērā no globālā neto apgrozījuma, tātad visnotaļ motivējoši, es teiktu. Un direktīva paredz arī civiltiesiskās atbildības tātad pantu attiecībā uz to, ka, ja tātad uzņēmums nav ievērojis savus pienākumus un rezultātā ir radīta vai veicināta faktiski nelabvēlīga ietekme un ir izraisīts kaitējums. Tātad šie 3 ir kumulatīvi kritēriji, kuriem visiem jāizpildās, lai šī atbildība iestātos. Direktīva paredz arī noteiktas prasības attiecībā uz uzraudzības iestādēm.
Kura iestāde tā būs, mēs, man šķiet, vēl nezinām. Latvijā vai nu tas būs kādi esoši iestādi, kurai būs papildus vēl tātad kompetence vai kāda jauna, bet jebkurā gadījumā ir skaidrs tas, ka uzraudzības iestāde būs, ka tā varēs sākt izmeklēšanu pēc savas iniciatīvas, kā arī, ka būs diezgan plašs šis sadarbības tīkls starp Eiropas Savienības uzraugošajām iestādēm. Pašreiz, kā jau minēts, tātad direktīva atrodas triloga sarunās, tātad apspriešanas procesā, proti vēl nav nekādas vienošanās par galīgo teksta redakciju. Sākotnēji bija prognozēts, ka tas varētu, tā galīgā redakcija varētu būt šī gada beigas, nākamā gada sākums, bet to mēs vēl redzēsim, jo pēdējie jaunumi, kas ir bijuši jūnijā, tad šobrīd vēl direktīva tātad stāv Eiropas parlamentā. Un tad nacionālo ieviešanu varam sagaidīt, tātad 3-4 gadu laikā pēc direktīvas stāšanās spēkā, kas, tā rupji prognozējot, varētu būt 26. 27. gads. Un tad es dodu tālāk vārdu savai kolēģei Annai, kura iesāks tātad par to, kā savulaikus sagatavoties direktīvas prasībām. Paldies, Kristīne. Nepiekrītu, ka tā bija sausu daļa. Tagad parunāsim par sulīgākām lietām laikam, par to, kā nodrošināt faktiski to atbilstību, kā mums glābt dzīves, izdzīvot, un faktiski par rīcības plānu, kā sagatavoties. Protams, ka liekas, ka laika daudz, bet īstenībā mēs te runājam par tik visaptverošu lietu, ka jau nav noslēpums, ka vairāki uzņēmumi jau sāk gatavoties šobrīd, neskatoties uz to, ka pat nav gala redakcija tai direktīvai. Un ka tiešām ir svarīgi ņemt vērā, ka šīs direktīvas ieviešana var tiešām izraisīt tās būtiskas pārmaiņas paša uzņēmuma. Un tā nenozīmēs tikai kaut kāda dokumentu ieviešana, pieņemšana un izstrāde. Kristīne jau ir ieskicējusi nedaudz to rīcības plānas daļas, bet te mēs kaut kā strukturētāk to pasniedzam. Un labi ziņas, ka tas ir arī tas rīcības plāns, kuru piedāvā pati direktīva. Un arī tas nav tikai Eiropas Savienības ierēģņu kaut kāda fantāzija, mēs varam redzēt, ka principā tas stimuls dabiski nāk no citām valstīm, jo arī pirms tas direktīvas projektu pieņemšanas ideja principā radās arī dalībvalstu līmeņi. Mēs varam redzēt, ka jau ļoti līdzīgi likumi ir Francijā, Vācijā, Nīderlandes, Norvēģija. Viņi ir runā par ļoti līdzīgām lietām, protams, kā tur uzsvars katra likuma uz kaut kādām atsevišķām lietām, uz caurskatāmību, uz ziņošanu vai uz vērtību ķēdi, bet ideja visur ir ļoti, ļoti līdzīga, tā kā tas nav noslēpums vai kaut kāds pārsteigums vairākām valstīm, kam ir tāda nopietnāka ietekme varbūt tiešām uz vidi un cilvēku tiesībām. Un pat dažos likumos ir paredzēta krimināla atbildība, piemēram, Nīderlandes, bet, tas, protams, tur tāds jutīgāks jautājums, kā, piemēram, bērnu piespiedu darbs, kas īstenībā arī nav kaut kas pārsteidzošs, varbūt nav Eiropas Savienības ietvaros, bet, kad mēs ražošanu izmantojam kaut kāds citas valstis esošas ražotas pakalpojumus, tādi gadījumi mēdz notiek. Un kāds tas ir rīcības plāns, viņš arī balstīts uz OECD rūpības pienākuma ieteikumiem, un arī minēts direktīva. Un pirmais solis Kristīne jau aprakstīja, tikko, tas ir par to, kā mēs definējam savus mērķus, savas vērtības, kā mēs sapratam, kāds ir mūsu iekšējais stimuls, lai virzīties uz priekšu. Un tas faktiski ir par to, ka mēs pieņemam politiku, rīcības kodeksu, kur mēs pasakam sev un arī pārējiem, jo tam dokumentam ir jābūt publiskam. Tam dokumentam arī jābūt zināmam vadībai, principā vadība arī būs atbildīga. Arī tieši veidojā par to, kā viss šis iztenosies. Un arī uz tā balstīsies tā vērtību ķēdes arī uzraudzība.
Otrais solis ir tieši par risku un ietekmes noteikšanu. Kristīna īsti minēja, mēs arī par to detalizētāk tālāk parunāsim, par to, kas tas ir un kā tas darbojas. Te ir svarīgi ņemt vērā, ka mēs identificējam riskus un ietekmes tādos 3 līmeņos. Un pirmais līmenis ir tie riski un ietekme, ko mēs varam rast paši. Tieši, ja, piemēram, mēs paši ražojam kaut ko, mums ir CO2 emisijas. Otrais līmenis ir tad, kad mēs veicinām negatīvu ietekmi. Piemēram, mēs pasūtam kaut kādu mūsu preču ražošanu, ja, kaut kur citur. Un trešais līmenis ir it kā mēs neveicinām, bet mēs varam ietekmēt, jo caur tādiem resursiem, kurus mēs izmantojam. Es nezinu, piemēram, mēs pasūtam datorus, kuri ir ražoti nelabvēlīgos apstākļos, teiksim tā. Un tad visos tos 3 līmeņus vajadzēs izvērtēt. Un tad, pēc tam tālāk, kad mēs zinām riskus un ietekmi, mēs visu šo kontekstu, mūsu vērtības un riskus un ietekmi ņemam vērā, un tā ir konteksta spēram tālāk soļus. Un trešais solis ir tieši novērst, izbeigt, mazināt to ietekmi. Un šeit arī tāds svarīgais punkts ir tas, ka atšķirība no parastās vidējas risku pārvaldības programmas, ja, kur mēs zinām, ka mēs varam vadīt tos riskus tādā veidā, ka mēs pieņemam riskus, vai mēs varam ignorēt riskus, vai mēs varam nodot riskus. Ja. Šeit tāda pieeja nav pieņemama gandrīz, ja, jo tur ir diezgan melns uz baltu pateikts, ka mums vajag izdarīt visu iespējamo, lai novērstu ietekmi un attiecīgi riskus. Ja mēs nevaram pateikt, ka priekš mums tas ir par daudz, mēs akceptējam, jo tas nav tikai iekšēja problēma, ja mēs te strādājam ar tādu sabiedrisku problēmu, un mēs nevaram ignorēt to ietekmi, kas nāk no mums vai netieši saistīta ar mūsu darbību. Un direktīva nesniedz kaut kādu izsmeļošu sārakstu par to, kādi būtu tie soļi, kas mums ir jāveic, protams, ka tie riski un ietekmi var būt ļoti individuāli. Bet galvenais, ko pasaka direktīva, ir tas, ka tiem pasākumiem, novēršanas pasākumiem jābūt atbilstošiem un atbilstošiem risku un ietekmes līmenim. Tas ir tāds pirmais faktors. Un otrais faktors, ka tiem pasākumiem jābūt atbilstošiem uzņēmuma īpatnībām. Ja, un tad mēs ņemam vērā to risku kontekstu, un ko mēs paši spējam paši vieni vai arī kopā ar citām pusēm, caur kuriem mēs varam to novēršanas soļus spērt, varam ietekmēt. Ja, bet mēs nevaram ignorēt riskus, un mēs nevaram arī ignorēt mūsu īpatnības. Mēs nevaram pateikt, ka mēs esam pārāk maziņi, tāpēc mēs ņemam vērā tīko šo faktoru, bet no riska ietekme tomēr pastāvēs. Tā ne, jāveic viss arī iespējams, lai novērstu to negatīvu ietekmi. Un direktīva pasaka, ka pēc iespējas mums ir jādara to pašiem, bet ja mums nav iespēja to pašiem darīt, un tas ir skaidrs, ja mums ir jāizmanto sava ietekme, iespēja mūsu saviem partneriem, caur asociācijām, biedrībām, NVO, citām iespējām, lai atkal novērstu tos riskus un ietekmi. Ja mēs nevaram nekādā veidā to tikt galā, tad ir jautājums, vai mums ir vispār jāveic tā darbība, ar kuru mēs nevaram tikt galā. Un ja to risku ir pārāk daudz, ietekme ir liela, un tad direktīva ļauj prioritizēt, ja, kā mēs saksim, kas ir tās lielākais skaidrs, jo lielākais risks un ietekme, jo lielāka prioritāte tam būs. Bet viss šis ir pamatojams, ja to vajag pamatot, kāpēc mums ir tieši tāda secība un tāda prioritāte, jo tas arī tieši saistīts ar to atbildības jautājumu, kādu loģiku mēs izmantojam. Arī tāds svarīgs faktors un īpaši piezīme finanšu tirgus dalībniekiem. Tiem šobrīd ir paredzēts atsevišķi nosacījumi, un tā īsumā ir tas, ka šajā gadījumā tiek uzskatīts, ka principā, ja jūs kaut kāda veida dodat naudu, tad jums ir ietekme uz tām arī negatīvām sekām.
Ja, un tas nozīmē, ka es nevaru pateikt, mēs tikai dodam naudu, bet taču CO2 emisijas vai cilvēktiesību pārkāpumi nāk no tiem uzņēmumiem, netiek uzskatīts, ka es dodu naudu, tad jūs varat ietekmēt arī samazināt, novērst to negatīvu ietekmi. Tāpēc, tā kā finanšu nozarē, tas būs papildus sloks. 4. solis ir tad, kad mēs jau sapratam, ko mēs gribam darīt, mēs sākam to darīt, ir noteikti izvērtēt, vai tas bija efektīvi, vai tas bija noderīgi. Jā, bet tas ir skaidrs, tas arī tiek darīts arī cits nodares, un tur ir svarīgi gan kvalitatīvi, gan kvantitatīvi to darīt, lai saprastu, kāda ir tā ietekme, vai ir vispār arī ietekme tiem pasākumiem. Ja, un kvalitatīvi mēs, kā parasti risku pārvaldību vērtējam tos riskus, un kvantitatīvi mēs tomēr varam iesaistīt un intervēt tas iesaistīts kādas interesētas puses, lai saprastu, kā vispār šī novēršanas mehānismi strādā vai nē. Un tas arī ir dokumentējams, un arī šobrīd direktīva paredz, ka 10 gadus vajadzēs glabāt visus šos dokumentus, bet tas, kas ir arī saistīts ar atbildības noilguma termiņu faktiski. 5. solis ir tas, ka mums ir mēs visu esam izdarījuši, izvērtējuši, bet mums vajag arī informēt sabiedrību un atskaitīties par to, ko mēs esam izdarījuši, kāda mums ir ietekme. Un tas ir ļoti labi sasaistās ar nefinanšu ziņojumiem, kas šobrīd jau ir, jā, bet tiem pienācīgas rūpības direktīvas subjektiem, kam nav šobrīd pienākumā taisīt nefinanšu ziņojumus, viņiem tik un tā būs jātaisa pienācīgas rūpības ziņojums, kas ir arī kur būs arī jāatspoguļo informācija par vērtību ķēdi un saistītu informāciju. Tā kā jebkura gadījuma būs jāatskaitās. Un tas informēšanas pienākums ir ne tikai par to ziņojuma ražošanu, publiskošanu, bet par to, kā mums ir pienākums nodrošināt, ka mums ir iespēja cilvēkiem komunicēt, un ka cilvēkiem ir iespēja uzdot jautājumus un saņemt informāciju. Ne tikai iepazīties ar ziņojumu, bet rakstīt, traucēt jūs, un jums būtu pienākums atbildēt. Tā kā, ja ir tiešām daudz risku un liela ietekme, tad jābūt gataviem, jābūt kaut kādam kontaktpunktam, kas efektīvāk darboties un strādāt ar tādiem pieprasījumiem. Un 6. solis ir tāds, kad mēs sapratam, ka ir kaut kāds kaitējums tomēr no mūsu darbībām. Tad ir jānodrošina atlīdzinājums, kas nevienmēr ir finanšu līdzekļos tiek izteikts, jā, tā varbūt gan atvainošanās, gan mēģinājums to situāciju izlabot, padarīt tādu veidu, kā tā ir ļoti identiska vai līdzīga tam, kas bija pirms tā kaitējuma, visādos dažādos veidos, jā. Un noteikti šis arī saistīts ar to, ka jānodrošina iespēja iesniegt sūdzības arī pašam uzņēmumam, kā cilvēki, kas ir vispār skartas puses, var sūdzēties ne tikai regulātoram, bet arī pašam uzņēmumam. Par to tur kaut kas neiet labi, vai ar vērtību ķēdi, vai ar citiem aspektiem. Un kā šī sūdzība var tikt izskatīta. Jā, un tas arī ļoti labi var redzēt, kā tas tiek iztenot šobrīd citas valstis. Piemēram, Francija, Vācija, kā es minēju, tur jau ir likumi, tur arī ir regulātori, bet, ja paskatīties uz atziņām par to, kā tiek ieviestas tie likumi, pasaka, ka principā galvenā kustība notiek nevis pēc regulātora iniciatīvas, bet tāpēc, ka ir sūdzības tiek saņemts un ar tiem sūdzībām jātiek galā. Jā, un tas ir tāds galvenais faktors, un tāpēc tas ir tas, kam ir jāsagatavojas. Un tagad Kristīna paturpinās ieskicēt darāmas lietas. Jā, pavisam īsi izskriesim cauri, jo man liekas, ka Anna jau diezgan daudz jau pateica, kas ir jādara. Pirmais solis, mūsuprāt, ir definēt, ko jūs sagaidat no piegādātājiem un klientiem vismaz principu līmenī. Tātad, kādu cilvēktiesību standartu jūs sagaidat, kādu sociālos standartus un vidas standartus, kādus jūs sagaidat. Otrs ir integrējiet šo pienākumu vai sāciet integrēt šo pienākumu savās šajās iekšējās politikās. Tas var būt arī, piemēram, šis rīcības kodeks šobrīd.
vai līgumi ar sadarbības partneriem. Trešais ir, ka jūs definējat savu vērtības ķēdes un risku vadības pieeju. Un šeit Anna jau arī pieminēja, ka šo mēs balstam uz gan kvantitatīvu un kvalitatīvu informāciju, proti uz datiem. Izvēlamies piemērot metodoloģiju un veltam tam atbilstošus resursus, piemēram, izmantojam publiskus kaut kādus ziņojumus vai neatkarīgus ziņojumus vai tam līdzīgi. Iesaistām ietekmes puses, apspriežamies ar tām un tam līdzīgi. Tā arī vispār tādā ilgtspējas kontekstā ir tāda labā prakse, ko šobrīd diezgan daudz, manuprāt, redzam arī, kas tirgu notiek, piemēram, ietekmes pušu dienas vai tā saucamās stakeholderu dienas, kur tiek aicināti šie sadarbības partneri, darbinieki un tam līdzīgi, lai tātad diskutētu par šiem jautājumiem. Anna arī ieskicēja to, ka riskus pēc to identificēšanas ir iespēja prioritizēt, pēc tātad svarīguma vai smaguma pakāpes. Un, protams, juridiski vadīt šos riskus vislabāk iespējams ar līguma starpniecību, piemēram, atrunāt to, kā tiks regulēts izpildes kavējums vai neizpilde vai tam līdzīgi. Ja atgriežamies arī pie pirmā un otrā soļa, proti par to rīcības kodeksu, tad iedvesmas avots labs var būt arī šīs OECD vadlīnijas, ko var redzēt ekrānā, kas ir citētas. Tas tāds labs iedvesmas avots, ko var palasīt. Un tad ceturtais solis, tātad šīs līgumiskās garantijas, ko mēs prasam no saviem piegādātājiem un klientiem, īpaši no tiem, kas ir ilgtermiņa un vai būtiski jūsu darbībai. Pirmkārt, mēs noteikti prasam atbilstību rīcības kodeksam. Tas, ko daudz arī šobrīd paredz līgumos, ir šīs audita tiesības gadījumā, ja vai nu regulāras, vai arī gadījumā, ja ir kaut kādas pamatotas šaubas par atbilstību, piemēram, rīcības kodeksā noteiktajam, kā arī iespēju apturēt un vai arī izbeigt līgumu, ja ietekme ir būtiska un netiek veikti šie korektīvie, jeb koriģējošie pasākumi. Tad tālāk droši vien dodamies precīzāk par piegādes ķēdes atbilstības. Jā, tieši ar tām līgumiskām garantiem, principa līgumu mēs varam, kā Kristīna minēja, juridiski kontrolēt to atbilstību, bet atkal ir tas svarīgais faktors, par kuru arī runā direktīva, ir tas, ka nav jābūt tādam tikai tick the box approacham, ka mēs vienkārši uzrakstam līgumu, tur ir atsauce uz rīcības kodeksu, un mēs par to aizmirstam. Ir jābūt efektīva pieeja, ko mēs reāli gribam nodrošināt to atbilstību, ka mēs pārbaudām, novērtējam partneru arī iepriekš, un tas ir obligāts nosacījums vispār pakalpojumu sniegšanai, piemēram, finanšu nozarēm šobrīd, un kā mēs tiešām pārliecināmies, vai tur ir kaut kāda posma, nav negatīvas ietekmes. Un ja mums līgums jau noslēgts, mēs jau sadarbojamies, un mēs sapratam, ka negatīva ietekme tomēr ir. Arī ir tāds interesantais fakts, ka pirmais solis nebūtu izbeigt to līgumu un sadarbību. Un, kad direktīva pasaka, ka mēs esam tādās toksiskās attiecības, tad mums īstenībā sākumā jāpiestrādā pie tā, lai tas attiecības vairs nebūtu toksiskas un pirms mēs izbeidzam tas attiecības. Un ka tiešām fokus ir uz pārkāpumu novēršanu, sadarbību starp partneriem, savas ietekmes izmantošanu, tā vērtību ķēdu, lai to negatīvu ietekmi novērstu. Pēc noklusējuma uzreiz sadarbības izbeigšana nav risinājums, kas ir tā diezgan interesanta un varbūt tā sāpīga pieeja varētu būt dažos gadījumos. Ja tomēr nav iespējams nekāda citādāk rīkoties, izbeigšana ir noteikti arī iespējama, tas nav aizliegts, bet tas atkal ir tāds solis, kas nav prioritārais un kas ir, būtu atkal jāpamato, būs atbilstoši sūdzības un jautājumi. Arī ir, mēs esam kaut kādā veidā sadarbībā ar maziem un vidējiem uzņēmumiem, tad
Un mēs sapratam, ka viņiem trūkst kaut kāda zināšana resursu vispār, lai nodrošinātu to atbilstību, vai mēs esam pats tāds uzņēmums. Tad arī direktīva pasaka, ka tā vēl lielākiem spēlētājiem mazi un vidēji uzņēmumi atbalsta, tīpaši, ja viņi netiek galā ar to pienācīgu rūpīgi, un tad mums jāapmāca vai kaut kāds pat investīcijas jāveic tajā atbilstības nodrošināšana. Sākumā iespējams būs pašiem jāpiestrādā pie tā, kā tas līgums izskatīsies, bet labas ziņas ir tāds, ka Eiropas Savienības līgumā tiek izstrādāts standartklauzulas, kuras varēs droši vien izmantot. Arī būs pieejamā trešu pušu kaut kāda verifikācija un certifikācija, bet ne visiem tā noteikti būs kā tāds pārbaudīts ilgtspējīgs partneris. Jā, bet jautājums, cik tas pakalpojums būs pieejams un cik tas reāli, es domāju, ka ne visos gadījumos varbūt mēs varēsim uz to paļauties, vai ne visiem tāds zīmotiņš būs. Un tad varam pāriet pie rīcības kodeksa. Jā, pavisam ātri un arī iezīmējot, kas ir tās galvenās varbūt lietas, ko mēs redzam, kas jau šobrīd vairāk uzņēmumu rīcības kodeksos ir, gan arī ko mēs palīdzam klientiem. Tātad, kas ir tās pamatlietas, ir tā bāzes līnija, kas būtu jānosedz. Pirmkārt, cilvēku pamatiesību ievērošana, kaut kāds tātad, es gribu teikt angliski commitments, ja šī saistība, ka mēs apņemamies, ka mēs ievērosim cilvēktiesības, tādas, kā tās ir noteiktas starptautiskajās konvencijās, darba tiesību ievērošana, korupcijas un kukuļošanas aizliegums, konfidencialitāte un privātums, protams, privātumu tur visdrīzāk būs nepieciešama arī atsevišķa privātuma politika. Tāda arī atbilstība konkurences tiesību regulējumam, vides apsvērumi, atbilstība sankciju un AML regulējumu, un arī šai tātad situācijā daudzos gadījumos būs nepieciešama atsevišķa tātad šī politika. Attiecībā par pārvaldības jautājumiem, jā, tātad minimālie šie standarti varētu būt, ka tā ir ētiska un caurredzama, ja pārskatāma šī pārvaldība. Un tad tāds jauninājums, jā, ko šī direktīva paredz, ir ekvivalenta prasību paredzēšana tālākajai savai ķēdēji. Direktīvas sākotnējā redakcijā bija jēdziens, kas man pašai ļoti simpatizē, līgumiskā kaskadēšana. Parlaments neskādēļ šo te ir svītrojis, bet man liekas, ka tā tīri domājot par šo, šis jēdziens ir noderīgs, jā, tad domājot par šo. Tad dodamies tālāk uz pārejas plānu. Jā, tas ir arī viens no tiem dokumentiem, kas būs tādā nefinanšu ziņojuma veidā būs nepieciešams nodrošināt, faktiski paredzot, kā mēs varam samazināt savu ietekmi tā, ka sasniedzam tos mērķus par globālās sasilšanas ierobežošanu. Jā, bet tas būs jānodrošina visiem direktīvas subjektiem, bet tas, kas ir svarīgs, ir tas, ka īpaši lieliem uzņēmumiem, kuri vairāk nekā 1000 darbinieku, vadībai būs īpaši atbildība. Jā, pat nav atbildība, bet plāns, tāds threshold mērķis, jā, ka viņiem atalgojums būs piesaistīts pie pārējas plāna izpildes. Tāpēc tas ir tāds papildus stimuls un tāds sloks vadībai, ka ja ir ļoti liels uzņēmums, tad arī ir personiska interese ieguldīties tā plāna īstenošanā. Un tad, ja mēs runājam par to ārējo pusi, kas būtu tie nodevumi, protams, ka galvenais nodevums ir tiešām saprast mērķus un faktiski panākt to negatīvas ietekmes samazināšanu, bet kas būtu tie dokumenti, tas būtu rīcības kodeks, politikas, procesi un procedūras, risku un ietekmes novērtējums, pārējais plāns, dažādi ziņojumi, sakombinēti vai atsevišķi, atkarība no tā, kā varbūt ir tā standartklauzulas līgumiem, vai visi tie līgumi un juridiskie līgumiski instrumenti vērtību ķēdes pārvaldībai. Un efektivitātes novērtējums, kā arī savu dažādu soļu prioritāšu izvēles pamatojumu. Un tad mēs dodamies nedaudz tālāk, parunāsim par risku ietekmi. Saprotams, ka tas ir tās solis, par kuru mēs jau pārunājam jau pirmsām, bet īstenībā par to ir daudz jautājumu, tīpaši tiem uzņēmumiem, kam jau eksistē risku pārvaldība,
jo parasti ir tāds vienādojums, ka kā mēs vērtējam tos riskus vairākus citas nozares, AML, datu aizsardzība, drošība, ka risks ir varbūtība reiz ietekme. Ja? Bet te mēs runājam par ietekmes novērtēšanu, jo tikai ir riska novērtēšanu. Un tad, jautājums, kā mēs tur saliekam kopā visas tas divas lietas tieši due diligence kontekstā. Un tad, ja mēs paskatāmies uz to definīciju direktīvu, tad principā tas risks, kura kontekstā mums vajag domāt vispār par visu šo lietu, ir faktiski ietekmes varbūtība reiz ietekmes smagums. Jā, un tā kā principā ir ļoti svarīgs uzdevums risku pārvaldību padomāt, kā iebūvēt šo schēmu risku pārvaldību, bet laba ziņas, ka tas nav kaut kas principāli ļoti atšķirīgs. Vienīga un pamata atšķirība īstenībā ir tā, kā mēs to uztveram. Jo parasti, kad mēs runājam par risku pārvaldību, mēs runājam par risku pašam uzņēmumam, finanšu riski, piemēram, sodu, ja, vai juridiski riski, kādas, es nezinu, piemēram, mums iespējams būs kaut kādi tiesu procesi vai sodi uzlikti vai reputācijas riski. Jā, tas ir viss, kas ir tā kā egocentriski vērsts uz to, kādas problēmas būs uzņēmumam. Ietekmes novērtējums ir novērtējums nevis tikai par to, kas uzņēmumam būs sāpīgs, bet būs sāpīgs visiem, sabiedrība un visām skārtām iesaistītajām pusēm no tiem pārkāpu no tās ietekmes uz vīdi un cilvēku tiesībām. Protams, liekas, ka tas ir tā sarežģīti, ja, kā mēs varam saprast, kas ir tad negatīva ietekme uz vīdi, kas ir tad negatīva ietekme uz cilvēktiesībām. Arī labi ziņas, ka direktīva pasaka definē, kas ir negatīva ietekme uz vīdi un negatīva ietekme uz cilvēktiesībām. Varbūt sliktākas ziņas ir tas, ka ietvers ir tieši ļoti plašs. Piemēram, ja mēs domājam, ka negatīva ietekme uz vīdi ir tikai CO2 emisijas, ja, tad jāskatās uz to plašāk, ka tas principā ir jebkuras lietas, kas ir saistīts ar jebkuriem starptautiskiem aktiem, kas ir kaut kāda veida saistīti ar vidas jautājumiem, tostarp, piemēram, ar līdzdalību vīdes tādus jautājumus, kas skar kaut kādu vīdi, ja, kas ir, piemēram, ārpus konvencija, ir noteikts, tas arī ir saistīts ar tiem kaut kādām darbībām, kas samazina negatīvi ietekmē cilvēku iespēju dzīvot kaut kāda konkrēta veida, nodrošināt sev iztiku, atkritumu apsaimniekošana, ja, un tā jebkura veida vides degradācija, ja, vai uz, piemēram, pamatiedzīvotāju tiesībām ļoti, ļoti plašs nolūks ietvars. Ja mēs runājam par cilvēktiesībām, arī ir identiski. Jebkuri kaut kādi starptautiskie dokumenti, visi iespējamas cilvēktiesības, ja, par kuriem mēs varam iedomāties, ne tikai tiesības uz brīvību un, piemēram, nodrošināt, ka nav piespiedu darba vai bērnu piespiedu darba. Ja, tas arī ir tā, ka mēs kaut kāda veida mūsu vērtību ķēdes arī ietvaros, es nezinu, ir saistībā ar to, ka tiek pārkāptas tiesības uz vārda brīvību, ja, vai kā, es nezinu, darbiniekiem neļauj protestēt ražošanā, ja, vai neļauj atklāt runāt par kaut kādām lietām noteikti valstī, ja, vai, piemēram, tiek diskriminētas kaut kādas noteiktas grupas. Tas viss ir tas, kas negatīvi ietekmē cilvēktiesības, kas noteikti padara to risku un ietekmes novērtēšanu par tādu izaicinošāku vingrinājumu, tad mums ir tiešām jādomā ļoti, ļoti plaši, un tāpēc varbūt ir ļoti labi, ka ir iespēja konsultēties, ja, un pat es teiktu, ka tas ir jebkuru uzņēmuma intereses konsultēties ar to, ar skartu personu kaut kādu loku organizāciju, kas ļaus plašāk domāt par to ietekmes ietvaru. Un tad, Kristīna, parunās, ka mēs tā praktiski varam pieiet risku un ietekmes identificēšanu. Jā, šis mums arī ir noslēdzošais slaids, reiz diezgan operatīvi būsim tikuši cauri šim visam apjomīgajam materiālam un informācijai. Bet jā, es par risku identificēšanu aicinātu domāt no tādu 3 aspektu viedokļa. Pirmkārt, no teritoriālā, es izmantošu
tas, kā, man liekas, juristi klasiski domā, vismaz tas, kā man tika mācīts domāt, proti, kas ir šis teritoriālais tvērums, kas ir personiskais tvērums un kas ir materiālais tvērums, ja par ko pēc būtības mēs runājam. Ja runājam par teritoriālo tvērumu, tad proti, pirmkārt, es noskaidroju, to es droši vien zinu uzreiz, vai ne, kurās valstīs mans uzņēmums vai reģionos, kuros darbojas mans uzņēmums un kuros darbojas mani biznesa partneri, sadarbības partneri. Kādas ir manas valsts vai mana reģiona lokālās īpatnības un vides un cilvēktiesība aizsardzības līmenis. Ja mēs, piemēram, varam prezumēt, ka, piemēram, Eiropas Savienībā tas standarts varētu būt vairāk vai mazāk līdzīgs, tad darbs Eiropas Savienības droši vien, ka tas būs bišķi citādāks. Kāda ir, piemēram, šī reģiona vēsture, piemēram, konfliktu zonā, kā jau iepriekš minēju, varētu būt pavisam citi riski, un patiesībā šis iespējamais cilvēktiesību pārkāpums varētu būt pat daudz augstāks, un arī kaitējums videi daudz augstāks. Šai sakarā, jā, šī direktīva tātad paredzēs īpašas prasības, un būs, principā tas nozīmē, ka jāveic padziļinātāku pārbaudu šajos konkrētajos apstākļos. Attiecībā uz riska būtiskumu, tātad, ja mēs runājam tīri par teritoriju, tad kāds ir šis ietekmes mērogs un, proti, kāda ir šī skartā teritorija. Direktīva vispār, tā kā runājot par riska būtiskumu, lieto jēdzienus mērogs, tvērums un neatgriezeniskais raksturs. Ja mēs runājam par teritoriju, tad mēs skatāmies, cik liela ir šī ietekmētā teritorija. Personiskais tvērums, tātad kurus cilvēkus mans uzņēmums ietekmē un kas ir manas ieinteresētās, ietekmētās personas vai puses, kurus cilvēkus ietekmē mani biznesa partneri, un te var būt ļoti daudz šīs puses, sākot no darbiniekiem un patērētājiem, beidzot ar tādām cilvēku grupām vai vietējām kopienām, piemēram, un tam līdzīgi. Arī šeit riska būtiskums tātad pēc līdzīgiem kritērijiem tiek vērtēts, un attiecībā uz šiem cilvēkiem tas varētu būt, piemēram, skarto personu skaits. Jā, tas tikai kā piemērs, tur varētu būt arī citi vēl kādi apsvērumi. Un tad šis materiālais tvērums, kāda vispār, būtu jāsāk ar to, kādi tad vispār ir tie manai nozarei raksturīgākie riski, piemēram, tehnoloģiju vai telekomunikāciju jomā. Skaidrs, ka privātums un datu drošība būs pašā šajā augšgalā, tādās jomās kā būvniecība, tas varētu būt, piemēram, darba drošība, ja, piemēram, kā es nodrošinu, ka mans tur darbu izpildītājs pārliecinās, ja, ka visi cilvēki tur lieto karabīnas, kāpjot kaut kur augšā vai ko tam līdzīgi, un darba tiesības vispār kā tādas, darba aizsardzība. Farmācija varētu būt, piemēram, kādu ķīmisku vielu noplūde, tātad šie vides riski. Un, protams, mēs varam iet vēl daudzās un dažādās nozarēs, bet šie ir tātad, tie pirmie tādi spilgtākie, varbūt, piemēri, kas uzreiz nāca prātā. Tad es, protams, neaprobežojos tikai ar to, ka man ir raksturīgākie riski un viss, pie tā es apstājos, ir jāskatās tomēr, kāda ir man ietekme, tā kā, piemēram, uz citām cilvēku tiesībām, kā es to pašu vārda brīvību, piemēram, nodrošinu, vai cilvēkiem ir iespējas, piemēram, celt trauksmi par kaut kādiem jautājumiem vai tam līdzīgi, kas ir, protams, arī jautājums, kas ir sektorāli regulēts. Un tad arī šeit tātad šis riska būtiskums attiecībā uz mērogu tvērumu un neatgriezenisko raksturu. Un, piemēram, attiecībā uz šo neatgriezenisko raksturu mēs skatītos tādus jautājumus, kā vai ir iespējams atjaunot iepriekšējo stāvokli, piemēram, ja attiecīgā teritorijā ir bijusi kāda ķīmisku piesārņojošu vielu noplūde, kādas darbības man ir jāveic, lai tātad veiktu šo remediāciju, kas arī ir, man liekas, direktīvā lietots jēdziens, jeb kā tātad es spēju vai nespēju atjaunot šo iepriekšējo stāvokli. Kaut kā tā, man liekas, ka ar to mēs arī esam šodienas apjomīgo materiālu noslēguši. Jā, lieliski. Liels paldies, kolēģis, par, tā teikt, iepazīstināšanu ar šo prasību vilni, kas nāk mūsu virzienā.
Aicinu klausītājus izmantot iespēju uzdot jautājumus. Q&A sadaļa ir jums pieejama. Mums vēl ir burtiski 10 minūtes, ja tas būs nepieciešams. Varbūt, lai nedaudz ievadītu šo diskusijas daļu, es gribēju pavaicāt vispirms Kristīnei. Proti, mēs jau runājam par to rīcības plānu, kas noved pie šo prasību izpildes, gan risku apzināšana, gan pēc tam ieviešana un vērtēšana. Un es arī teicu, ka pēc mūsu pieredzes ļoti daudz uzņēmumu Latvijā jau krietni brīdi strādā pie šo prasību ieviešanas. Kas ir tavs vērtējums, kur šobrīd atrodas tie uzņēmumi, kas ir sākuši saulaicīgi strādāt, kur tiek veltīti vislielākie pūliņi un resursi no šiem daudzajiem rīcības posmiem? Kas ir tava pieredze? Jāsaka jau, pirmkārt, tad, kad uzņēmumi ir tikuši pāri šokam, ka tagad būs šādas jaunas prasības, kas arī, protams, prasa laiku, tad es teiktu, ka rīcības kodeksa izstrāde noteikti ir tas pirmais un šobrīd tāds aktuālākais, ko es pati praksē redzu un esmu saskārusies. Un daudziem uzņēmumiem, kā jau teicu, ir kaut kāda šī bāzes līnija, piemēram, rīcības kodeks, kas ir attiecināms, vai tā varbūt arī kaut kāda iekšējā politika, iekšējā noteikuma, kas ir attiecināma, piemēram, tikai uz darbiniekiem. Tad mēs domājam un skatāmies, cik lielā mērā mēs jau šo te esošo varam tātad pārstrādāt tā, lai tas būtu attiecināms arī uz šiem sadarbības partneriem, vai arī tātad ir jāveido jauns, piemēram, rīcības kodeks. Bet skaidrs, ka tas pirmais un arī es teiktu šobrīd tāds apjomīgākais praksē solis ir šo te savu minimālo standartu definēšana, kas notiek caur šo te rīcības kodeksu. Un es teiktu, ka tie, kas velta šīs pūles šādi kodeksa izstrādē jau šobrīd, viņi ir jau soli priekšā. Es teiktu, jau tā sakot, tā preventīvi jau domā par šo regulējumu. Tas, protams, neizslēdz, ka jāturpina sekot līdzi, protams, regulējumu pieņemšanai un tā galīgai redakcijai, kāda tā arī būs. Bet es teiktu, ka tas ir tāds liels un pozitīvs solis jau uz priekšu. Ļoti labi. Otrs jautājums man bija Annai, tieši interesanti bija dzirdēt par šo direktīvas fokusu vai sadalījumu vides un cilvēktiesību riskos. Kas ir tava pieredze, kā tev šķiet, ar kuru no šīm grupām Latvijas uzņēmumi ir komfortablāk gatavi strādāt un kur ir, tā teikt, jāmācās no nulles? Šķiet, ka vides jautājums ir saprotamāks auditorijai. Varbūt ir pārsvaru, tāpēc, ka tas ir tiešām saistīts, piemēram, ar ražošanu, transporta izmantošanu, tam lietam, kas arī tiešām saistīts ar mūsu darbību, ar uzņēmumu darbību, kas atrodas Latvijā. Jo cilvēktiesības un cilvēktiesību pārkāpumi, viņi ir tās lietas, par kuru mēs varbūt par laimi jau aizmirsām Eiropas Savienībā, un nav tik daudz Latvijā uzņēmēji, kas varbūt izmanto trešajās valstīs pieņēmumus pakalpojumus, kur cilvēktiesību pārkāpumi ir aktuālais jautājums. Bet tas, kas ir jāmācās tieši cilvēktiesību pārkāpumā joma, ir tas, ka vērtību ķēdes definīcija un ietvars ir ļoti, ļoti plašs. Un tieši kaut kāda veida caur to vērtību ķēdi, piemēram, caur to trešo līmeni, kuru mēs it kā neveicinām to negatīvu ietekmi, bet, piemēram, iegādājamies preces, kaut kādas, kas ir ražots tajās valstis, kura cilvēktiesībām ir pārkāpumi, ir saistīti pārkāpumi, tad ir tas, ko mums jābūt spēja izsekot un, piemēram, ņemt vērā. Un tas ir kaut kāds tāds vingrinājums, kas ir jāsaprot, ka arī jāiekļauj dienas kārtība, kad mēs vērtējam to ietekmi un riskus. Jā, starp citu, es varu ātri piebilst to, man liekas, ka
būs kaut kāds regulējums attiecībā, piemēram, ja mēs runājam par izēvielu ieguvi no trešajām valstīm, piemēram, bateriju ražošanu, par to arī būs atsevišķs regulējums. Tā kā nav arī tā, ka direktīva plānots nosakt pilnīgi visu šo te lauku un tik cik detalizēt, cik vien ir iespējams. Jā. Būs sektorāls regulējums attiecībā uz šiem jautājumiem. Jā, un tas, ko es varbūt no sevis gribēju piemetināt, man liekas, ka tajā brīdī, kad mēs vispārinam un sakam cilvēktiesības vai vīdes prasības, tas katram varbūt nozīmē kaut ko savu, bet zem katra no šiem jēdzieniem slēpjās vesels garš saraksts ar daudz un dažādām direktīvām, konvencijām, likumiem. Un man šķiet, ka varbūt tieši šī ir tā joma, kurā varbūt ir vērts vērsties pie kompetenta ārēja konsultanta un lūgt, tā teikt, palīdzēt, novērtēt, kuras tad konkrēti prasības ir piemērojams uz attiecīgo sadarbības partneri, kuri tie riski, kas vistiešāk saskarās ar konkrēto darbības jomu, jo pašam to mēģināt novērtēt ir vērtīgi no tā viedokļa, lai saprastu, cik liels ir šis universs, bet es domāju, ka daudz efektīvāks risinājums būtu vērsties pie tāda, kurš šīs prasības jau ir vienreiz vai vairāk kārt izvērtējis. Tā kā mēs būsim ļoti priecīgi palīdzēt ar šādu tā teikt, ceļu kartes izveidošanu. Es redzu, ka ir ienākuši vēl arī pāris jautājumi no auditorijas. Tātad viens jautājums ir atgādināt, uz kādiem uzņēmumiem attieksies šī direktīva un vai ir paredzēta direktīvas prasības ieviešana par soļiem, piemēram, pirms finanšu institūcijas, tad lielie uzņēmumi, mazie un vidējie. Manuprāt, pārējais, tātad atbildēšu strukturēti. Pirmais tātad par šiem adresātiem. Adresāti ir lielie uzņēmumi. Pirmkārt, tie, kas ir Eiropas Savienībā bāzēti, neatkarīgi no nozares, tos starp finanšu pakalpojumu sniedzēji, kuru darbinieku skaits pārsniedz 250 un kuru pasaules apgrozījums iepriekšējā finanšu gadā ir virs 40 miljoniem eiro. Ja nesasniedz šos sliekšņus, bet ir, piemēram, šī uzņēmuma daļa no mācas uzņēmuma grupā darbinieku kopējais skaits ir pārsniedz 500 un pasaules apgrozījums ir virs 150, tad arī šis uzņēmums tātad paies zem šī tvēruma. Un kā arī droši vien es pieņemu mazāk relevanti šajā kontekstā, bet arī ārpus Eiropas Savienības bāzēti uzņēmumi, kuri ģenerē Eiropas Savienībā apgrozījumu virs 40 miljoniem, arī tie būs šajā direktīvas tvērumā. Manuprāt, sākotnējā redakcijā bija paredzēts kaut kas attiecībā uz to, ka būs tātad pakāpeniski šī pārēja, proti, ka lielajiem būs uzreiz. Protams, ja mēs ņemam vēl vērā nacionālo ieviešanu, protams, būs uzreiz šī prasības, un tad mazajiem vai mazākiem būs pakāpeniski, bet precīzi tur ir jāskatās jālasa šajā direktīvas tekstā. Man liekas, ka, ja es pareizi atceros, tur nebija attiecībā uz nozarēm, kā tur. Vairs nav. Jā, tas bija viss, ka vairs nav. Jā, un man šķiet, ka tu tā ļoti fifīgi pasniedzi kaskadēšana. Būs tas, kas faktiski attiecinās šīs lielo uzņēmumu prasības uz virtuāli gandrīz katru Latvijas uzņēmumu. Jā. Lai cik tas ironiski varbūt neizklausītos, visticamāk tie būs tie mūsu skandināvu klienti vai preču noņēmēji vai Vācijas vai citas Rietuma Eiropas valstu lielie uzņēmumi, kuri prasīs Latvijā esošajiem ražotājiem un pakalpojumu sniedzējiem, kā tad jūs šeit ievērojat šīs savas cilvēktiesības un ko jūs darat, lai atkal jūsu vērtību ķēdē un piegādes ķēdē uz leju šīs prasības tik līdzvērtīgi ievērotas. Tā kā mēs varam, tā teikt, sagaidīt, ka šīs prasības, lai arī tiešā veidā attieksies uz lieliem uzņēmumiem, visticamāk, ļoti ātri izplatīsies uz virtuāli jebkuru. Un līdzīgi, kā mēs to šobrīd arī novērojam finanšu industrijā, katram uzņēmumam, kurš ir
finanšu komersanta sadarbības partneris jau ar to ir nācies saskarties. Un varbūt pēdējais jautājums par direktīvas uzraudzības iestādi Latvijā. Kurai iestādēji pēc mūsu ieskatiem būtu nepieciešams uzticēt pāraudzību? Pielādēts jautājums. Jo īstenībā pēdējā laikā Eiropas Savienība bija diezgan produktīva uz visādiem dažādiem aktiem, un tad tiešām ir paredzēts, ka nākamo 3-4 gadu laikā būs jauna uzraudzības iestāžu ražošanas vilnis Latvijā par visādām dažādām nozarēm, par digitālu un par ilgtspēju. Un tad, piemēram, spriežot pēc tā, kas notiek tagad digitālas jomas regulēšanā, ir tā, ka grūti paredzēt, zem kuras ministries jābūs tā pāraudzība. Protams, ka var loģiski domāt, ka varams varētu būt pirmā izvēle, bet... Man kaut kā, man gribētu izteikt minējumu, ka vismaz attiecībā uz to, kas skar, piemēram, patērētājus, noteikti TACam varētu būt kaut kādas kompetences. Es neesmu pārliecināta, ka būs viena iestāde, kas pāraudzīs pilnīgi visu. Es domāju, ka tur noteikti būs kaut kāds kompetenci sadalījums, ja esošajās iestādēs. Tas noteikti būtu arī resursu ziņā efektīvāk. Jebkura gadījumā tā iestāde, tā arī principā, jebkuram regulatoram jābūt neatkarīgai. Tā kā tā nebūs vienkārši kaut kāda ministre, tas atkal būs vai kaut kāds atsevišķs jauns regulators, un daži citi regulatori būtu pieslēgsies atkarībā no jautājuma rakstura. Uz šīs nots tad šodien mēs arī liksim punktu. Liels paldies par piedalīšanos un jūsu jautājumiem. Mēs katrā ziņā turpināsim šo praksi un turpināsim organizēt līdzīgu veidu pasākumus, tā kā sekojiet līdz mūsu sociālajos tīklos. Uz tikšanos nākamajās reizēs. Paldies par uzmanību! Paldies!